Mani sauc Linda Kante un es esmu fizioterapeite. Šajā video tu uzzināsi, kā tu vari sev palīdzēt mājas apstākļos profilaktiski mazināt muguras jostas daļas sāpes. Laižamies lejā uz muguras. Un sāksim ar iestaipīšanos. Katru dienu sāc ar šiem vingrojumiem. Pievelc savu vienu kāju klāt, apķer ar rokām, otru kāju iztaisno, nostiep pēdiņu tā, lai pirkstu gali skatās te virsū, bet ar papēdi tu stieptos projām. Savukārt augšējo kāju tu velc sev klāt, neuzraujot plecus, neatraujot plecus no grīdas, bet nolaižot viņus lejā, ar lāpstiņiem lejā, plecus lejā, pēdiņi var būt brīva, elkonīši saliekti un gar sāniņiem piespiesti un noturam. Aktīvi stiepjamies ar taisno kāju projām un aktīvi šo kāju velkam sev klāt. Noturam 10 sekundes, tad saliecam pirmo kāju, nolaižam šo kāju un pievelkam un samainam rokas un iztaisnojam pirmo kāju slidinot projām, stiepjamies projām, šai kājai dibens stingrs, pēdiņi atkal uz sevi, papēdīts projām, šeit pleciņi mums ir nolaisti lejā un noturam tādu aktīvu iestiepumu 10 sekundes. Zodiņu turam pie sevīm. Ja kādam ir palielināts krūšu, kuru daļā, plecu daļā izliekums un galva karājas šādi, var palikt spilventiņu zem galvas. Nākamais vingrojums. Pievelkam abas divas kājas klāt, apķeram silcelīšus un ripinamies pa labi, pa kreisi, nezaudējot līdzsvaru. Jūsu uzdevums ir pārnest svaru ar celi iespiest elkonītī, un kad jūs jūtat, ka jūs krītat, vienkārši pretējo celi spiežat pretējā elkonī. Un šādā veidā stūrējam. Nemēģinām neko kontrolēt ar pleciem, ar rokām. Tās ir vienkārši saitītas, jūs esat aptinuši apkārt sevi ceļiem un kustību vada kājas. Pārripinamies tādas 10 reizītes un ejam tālāk. Liekam vienu kāju pār otrai, izveram rokas cauri un pievelkam sev klāt. Atkal. Mēģinam pleciņus nolaist lejā pie grīdas, lāpstiņas lejā pie grīdas. Kad muskulīts padodās, velkam sev tuvāk kāju ar elkonīšiem, neuzraujot plecus. Velkot elkonīšus saliekt uz sev gar sāniem klāt lejā. Skatāmies, lai zodiņš arī ir pie sevis, pie reizes pastiepjās kakliņš un noturam šeit gan ilgāk, jo muskulītis, kurš stiepjās, ir lielāks, savilktāks un viņam vajag vairāk laika, lai atslābinātos. Un tad pamainām otru kāju. Tiem, kuriem ir grūti un nevar izvilkt rokas cauri un apķert savu celi, jūs varat to vietā modificēt šo vingrojumu, uzliekot kāju pret sienu. Ja jūs pieejat klāt pie sienas, uzliekat kāju pret sienu, šo kāju pārliekam pāri, ieriktēties, un jo vairāk atlaižās muskulīts, jo jūs varat pieiet tuvāk klāt pie sienas. Pēc tam nolaižam kājas, izpurinam viņas, atbrīvojam pakara. Patirinam vienu kāju augšā, otru kāju augšā. Pieceļamies sevi pavelkot. Šādi. Lai nenodarītu pāri, piecelsieties kājās, izstiepsiet apakšstilbus, un nākamajos video es jums parādīšu, kā jūs varat papildināt savu ikdienas rutīnu, rūpējoties par sevi ar pašmasāžas ierīcēm, masējot sevi ar puturuli un Black Roll trigger punktu izstrādes masāžas bumbiņu. Tā kā šodien saku jums tā, ja tev tas likās noderīgi un vērtīgi, tava sirsniņa motivēs taisīt vēl vairāk video.